Sveiciens visiem! Mani sauc Māris Jansons. Es esmu Rīgas apkaimju alianses vadītājs. Šis ir pirmais Rīgas apkaimju alianses podcasts. Mēs esam nolēmuši to veltīt Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tas ir tāds notikums, kas ir retākā reize gadā Latvijas iedzīvotāju dzīvē, kurā jūs varat reāli ietekmēt par to, kas notiek jūsu dzīvē. Tās ir pašvaldību vēlēšanas, tās ir nacionālās vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, un tas ir Eiropas parlaments. Un, lai par to parunātu, un parunāt arī tādā aspektā, kāds ietekmē Rīgu, mūsu podkāstā piedalās Daniels Zeltiņš, kas ir organizācijas Mēs esam kopā EU pārstāvis, kur popularizē Eiropas Savienību un izglīto cilvēkus par to, un Jānis Krastiņš, Eiropas parlamenta biroja Latvijā pārstāvis. Sāksim kā parasti ar vispārīgiem jautājumiem, bet vēlāk aiziesim arī līdz jautājumiem, kas skar tieši Rīgu un kāpēc pat Eiropas parlaments pieņem lēmumus, kas Rīgu ietekmē un pat varbūt ļoti. Un pirmais jautājums, ko es gribu pajautāt jums, ir, kas ir viena vai divas tādas vissvarīgākās lietas, kuras jūs gribētu pateikt cilvēkiem Eiropas parlamenta vēlēšanu sakarā? Kāpēc tas ir svarīgi? Daniel? Jā, varbūt tās pirmkārt, kas man uzreiz nāk tāds prātā, ka tāds skaitliski, ja tā uzreiz runāt, tad 80% Latvijas no šo te lēmumu, ko mēs lokāli šeit pieņemam, ir tiešā ietekme no tā, ko pieņem Eiropas parlaments. Tas ir tāds, Eiropas parlamenta ietekme, teiksim tā, uz mūsu likumiem ir ārkārtīgi liela. Tāpēc tas būtu viens no tādiem iemesliem, kāpēc doties noteikti balsot, bet mēs zinām to, ka Eiropas parlamentu mēs ievēlam ik pēc 5 gadiem, un 5 gadi ir ārkārtīgi garš periods, kurā ir iespējams pieņemt daudz nozīmīgus lēmumus, kā tu minēji arī Rīgas kontekstā. Tā teikt, tās ir liels finansiāls plūsums, un mums jāizvēlās noteikti spēcīgi pārstāvi, kas ies un aizstāvēs mūsu intereses un gūs kaut kādu arī mums labumu. Tad es uzreiz gribu precizēt, 80% nacionālās likumdošanas tiek veidots tādā ietvarā, kur jau Eiropas parlaments ir iedevis kaut kādu tādu rāmi, un nacionālā likumdošana ir, tā kā viņi pieslīpē un uztais precīzāks. Pareizi, 80%. Aptuveni, jā. Atkarībā no dalību valsts, bet starp 70 un 80 tie aprēķini tajos robežos apmēram svārstās. Jā. Tas tikai nozīmē, ka tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Jā, tam ir vēl kaut kas piebilstams pie šī. Jā, es būtu arī minējis lielos procentus, bet tas, ko es no savas puses vēl varu piebilst, ka uz katrām vēlēšanām Eiropas parlaments kā institūcija, nevis kā politiķi, bet kā institūcija, pats veido un īsteno arī savu pirmsvēlēšanu kampaņu, kas ir diezgan unikāli. Vairums parlamentu nacionālo vismaz tā nedara. Pārsvarā politiķi, partijas ir tās, kas aicina balsot, bet parlaments aicina balsot nevis par kādu konkrētu politiķu vai partiju, bet piedalīties vēlēšanās. Un katru reizi tai kampaņai cits sauklis, un šoreiz tas sauklis ir balso, neļauj citiem lemt tavā vietā. Un tas arī būtu tas mans atgādinājums papildus jau teiktajiem. No Latvijas ievēlēs 9 deputātus, un viņus ievēlēs vienalga. Tu neaizies, vienalga. Tos 9 ievēlēs. Nav tā, ka aizies mazāk cilvēku, ievēlēs mazāk deputātu, jo daži nepiedalījās, un tāpēc tās viņu vietas kaut kā paliks brīvas. Nepiedaloties, jūs to lēmumu it kā nododat citiem cilvēkiem, bet nevis tiem, kuriem jūs būtu ieradot, ka citi gudrāki, lai viņi izlemj. Nē, iespējams, ka izlems tie, kas piedalīsies, un tie, kas piedalīsies, tam ar gudrību nav nekāda sakara. Tāpēc es aicinātu piedalīties vienkārši tāpēc, lai nenodotu to savu lēmumu vienalga, cik jums liktos, ka tur visi politiķi vienādi vai tam nav īsti jēgas, jau tāpat nav nekādas. Noteikti ir kāds, kurš jums liekas vairāk patīkams vai mazāk kaitīgs par citiem. Un tad ir mazākā ļaunuma izvēle vai kā. Bet
secinātu iet un piedalīties, jā, neatstāt šo savu lēmumu pieņemšanu, jā, pilnīgi svešiem cilvēkiem. Es uzreiz gribu pajautāt, tagad ir izveidotas tādas partijas šķirotavas, vai jūs esat izmēģinājuši viņas? Es esmu, man likās, ka ļoti labi parādīja pirmkārt, par ko apmēram kādi jautājumi būs aktuāli, un arī uzreiz iedeva daudz labāk saprašanu, kas atbilst manām vērtībām. Vai jūs esat izmēģinājuši? Es zinu, ka ļoti nesen parādījās LSM lapā, ja es pats vēl neesmu pagūs izmēģināt. Bet tas noteikti ir veids, kā, ja cilvēkam nav tādas stingras pārliecības, par ko balsot, tas ir veids, kā saprast, kas ir tas. Kas ir mazākais ļaunums? Kas ir mazākais ļaunums, vai kas ir virziens, kuras partijas programmu izlasīt, vai ar kuras kandidātu sarakstiem varbūt padziļināt, iepazīties. Es piekritīšu, jā, es arī neesmu vēl pagūs LSM izpildīt šo te rīku, bet man jāsaka, šobrīd ir ārkārtīgi plašs piedāvājums. 16 partijas ir iesnieguši savus sarakstus, un tas ir diezgan liela izvēle patiesībā priekšā un izšķetināt cauri. Tas arī nav viegls uzdevums, un to arī norāda gan ne tikai jaunieši, kas saka, ka atrast savu kandidātu ir sarežģīti, bet liela daļa arī sabiedrības saka, ka ir diezgan sarežģīti orientēties tajā visā skaitā. Es varu pieminēt vēl patiesībā un aicinu 30. maijā, arī Eiropas Savienības maijā, mums būs arī viens liels pasākums, kur būs vēl viens publicēts rīks. ANO jauniešu delegātu programma ir izanalizējusi šos te kandidātus un nāks ar kaut kādu savarīgu paziņojumu par to, kāds ir šis piedāvājums. Un tur būs ļoti interesanta diskusija, kur piedalīsies Eiropas parlamenta biroja vadītāja Marta Rībele un tāda ļoti arī zināma pētniece Kažoka, un vēl pāris citi cilvēki, kas analizēs par to, kāda ir varbūt tās loma arī šajos sarakstos jauniešiem. Bet tā kopumā jau jaunieši ir salīdzinoši maz daļa no Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem, ja parasti tur iet, kā lai saka, sūta tāds cilvēks, kur, kā lai saka, var nosēsties pie viena galda ar bijušajiem ministriem un visādiem kā lai saka, ietekmīgiem cilvēkiem citās valstīs, un viņi var viņus pārliecināt. Bet tā pašā laikā arī jaunieši var būt ļoti pārliecinoši. Varbūt jums ir kāds labs piemērs, ja, kur jūs, ko jūs varat izcelt. Nē, tad es negribu tam arī jums teikt, ka jūs teikt, tur tādā partijā ir kāds foršs jaunietis. Bet kā jums šķiet, jaunieši varētu būt, teiksim, labi interešu aizstāvi Eiropas Savienības? Es domāju, ka būs interesanti paskatīties, kas notiks vispirms jau ar aktivitāti jaunieši. Vispār kā nobalsos jaunieši, cik aktīvi būs jaunieši kā vēlētāji. Un tā īpaši interesanti no tāda politikas vērotāju, sekotāju skatu punktu varētu būt apstīties, kāda būs aktivitāte tajās valstīs, kur pirmo reizi no 16 gadiem varēs balsot šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Ir valstis kā Vācija, Beļģija, Austrija un vēl pāris, kur varēs vēlēšanās piedalīties no 16 gadiem. Latvijā ir tāds iedīgļi diskusijām bijuši par to, vai vajadzētu jauniešiem ļaut balsot vai nē. Un tāpēc man liekas, būs interesanti redzēt, cik liela, cik daudz būs to iespēju izmantojuši citur. Bet par jauniem deputātiem, gados jauniem deputātiem, jā, katru reizi man tagad nav no galvas. Es neatceros tos gadus un mēnešus, cik bija šī sasaukuma jaunākiem deputātam vai deputātei. Bet tas arī mainās, jo cilvēki, tad kāds noliek mandātu vietā, nāk kāds cits, un tur tie Bet ir deputāti bijuši, kam ir ap 20, mazliet virs 20 gadiem, ne no Latvijas, bet no citām valstīm. Un, viņi ir strādājuši un savu pienesumu devuši kopējai Eiropas Es gan gribētu teikt, ka varētu būt arī diskusija, kāds ir augšējais slieksnis. Tas konteksts ir tāds, ka šis parlaments pieņems lēmumus par budžetu, kas ir drusciņi vairāk par $1 triljons eiro. Tā skaitā nākamais Eiropas Savienības 7 gadu budžets, kas ir 27. 34. gads.
kurš te reāli tiks īstenots vēl līdz 36. gadam. Respektīvi, šis parlaments veidos to nākotni, kas būs pēc 5-10 gadiem, kas man liekas, ka jauniešiem tieši vajadzētu sevišķi par to interesēties. Ja jūs tagad esat students, tad, kad jūs būtu, kā lai saka, ģimene, tad tā infrastruktūra vai kaut kāda projekta tieši beidzot sāks nest kaut kādu labumu. Un jūs tagad, jūsu deputāti 8. jūnijā ievēlētajā veidos to nākotni. Un vispār tā, man liekas, ir tāda grūta sagramojama lieta par to, ka cik garš periods uz priekšu tas ir. Ja ņem vērā, mēs padomājam, 19. gads bija 5 gadus atpakaļ, bet tā sajūta līmenī tas bija ļoti, ļoti sen. Bet, manuprāt, šis ir tieši par to, ka Eiropas līmenī viss ir par tādu ilgtermiņu. Tur nav tāda ātra procesa. Šodien ievēlējām, pēc mēneša jau rezultāts. Tur es pilnībā piekrītu, jo tas varbūt ir tas, ko varbūt sabiedrība kopumā neizprot, ka tie procesi notiek lēnām, viņi nenotiek ātri, un tas rezultāts arī varbūt Eiropas parlamenta līmenī. Viņi nejūt to procesu, ka tas ir tūliņ un tagad, piemēram, salīdzinot ar pašvaldību, ka mēs varbūt tās redzam pašvaldības līmenī, tas process varētu būt nedēļas laikā, mēneša laikā, tur salabo kādu jautājumu, un tad varētu vēl daudz runāt. Bet parlamentu līmenī tomēr 27 valstīm ir jāvienojās par šo jautājumu. Un tas nav vienkārši process, kamēr saskaņošana norisinās komisijās, padomēs un vēl tikai varētu saukt šīs institūcijas, līdz kamēr tas lēmums ir noslēpēts tik perfekti, kad visiem der un patīk. Plus vēl jāņem vērā tas, ka tas cēlais ideāls, vismaz, kas ir Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas pamatā, ir tāds, ka Eiropas Savienības līmenī tiek pieņemt lēmumi, kurus nevar pieņemt zemākā līmenī, cilvēkiem tuvāk. Tur par ielas asfaltēšanu lems pašvaldība. Tas nav jādara Eiropas Savienībai Briselē par to, kādas ielas un kur Rīgā asfaltē. Bet ir jautājumi, kaut vai ļoti banāls piemērs, un visi noteikti dzirdējuši par to pašu vienoto lādētāju. To nevar izdomāt ne Rīgas pašvaldība, ne Latvijas valdība, ka tagad te pie mums būs šāda tipa lādētājs vienīgais atļauties, tas jādara Eiropas līmenī. Un tā kā tie lēmumi ir tik nozīmīgi ar tik tālijošām sekām, protams, ka tas horizonts un apvārsnis attiecībā, par kur tie tiek pieņemti, arī ir tālāks un plašāks. Mēs nevar kādus ļoti radikālus lēmumus, kas nozīmē veselu industriju, nozaru mainīšanos, pieņemt, ka tas tātad no šī gada 1. novembra visiem telefoniem viens lādētājs. Manuprāt, labāks piemērs ir atkrituma apsaimniekošanas jomā, kur jau diezgan sen tika pieņemt lēmumu, ka no tāda gada vismaz tik un tik daudz atkritumus jāšķiro, un vienkārši nolikt lielāku audzē var arvien mazāku procentu. Un tad Latvija, piemēram, mums vēl ir laiks, vēl mums ir laiks, un tad, mēs tagad nepaspēsim, mums būs jāmaksā sots. Tas īsais atstāsts. Bet tā lielā aina ir tāda, ka, lai to sasniegtu, to kompromisu, es redzu tā, ka tas jau ir grūti arī tāpēc, ka tas ietekmē daudzas biznesus. Viņi domā, mums tagad ir šito mēs nevaram likt kaudzē, mums par to tur kaut kas jāpārstrādā, tas ir mums plus 5% izmaksām. Mēs esam kategoriski pret, un lai viss šajā lielajā lauciņā atrastu to kompromisu, tas ļoti grūti, un te, manuprāt, parādās tas nākamā lieta, kādiem ir jābūt tām deputātu kandidātu īpašībām, lai viņi varētu būt tādi tiešām labi aizstāvi, lai viņi es pieņemu, ka labas valodu prasmes varētu būt ļoti, ļoti svarīgas. Varbūt ir vēl kādas īpašības, kuras jūs ieteiktu vēlētājiem pasakojot, vai ir tas vai šis, jo tas ir tas, kas, kā lai saka, tā ir tā superspēja, kas reāli dos jūsu balsī spēku. Tas pats pirmais droši vien būtu saprast, vai īpaši tagad tas, ka politiķi pirms vēlēšanām sola lietas ir dabiski un normāli. Tāds tas bizness, tā nozara ir.
Bet saprast, mēģināt tā kā izfiltrēt, izsijāt, vai tas, ko viņi sola darīt, vai tam vispār ir kāds sakars ar Eiropas parlamentu, vai Eiropas parlaments ar to nodarbojas. Tur, piemēram, kultūras izglītības jautājumi par to, ko skolās mācīs vai nemācīs, to nenolemj Eiropas Savienībā. Un tas ir tāpēc tāds mājas darbs, varbūt arī pašiem vēlētājiem mazliet painteresēties vai tiekoties ar politiķiem, ja ir entuziasti, kas iet uz tikšanos, tagad pirms vēlēšanām politiķi tiekas vēlētājiem, pajautāt, kā tieši jūs to, ko jūs solat, domājat paveikt. Un es domāju, ka var būt gadījumi, ka tas ir nevis apzināti maldināšana no politiķu puses, bet kandidāti paši varbūt paši viņi īsti nav pilnā skaidrībā par to, ko var Eiropas parlaments un kā tas, kā notiek tā lēmuma pieņemšana. Es par to nešaubos mirkli. Jā, es pilnībā piekrītu. Tas būtu laikam, kā es potenciālais vēlētājs dotos un es lūkotu uz kandidātiem un skatītos, tiem man būtu divi tādi kritēriji. Tās ir zināšanas par to, uz kuriem viņš brauc, kas tā Brisele tāda ir un kas tur būs beigās jādara. Noteikti arī valodas zināšanas, jo minētais arī tas pētījums, ko mēs esam radījuši, parāda to, ka šogad būs daudzi kandidāti, kuriem nav nevienas Eiropas Savienības valodas zināšanas. Kā viņi strādās, tas ir noteikti jautājums viņiem. Šo jāuzdod noteikti priekšvēlēšanu, tā teikt, aģitācijas laikā. Visbeidzot, līderība. Tas ir skaidrs, man liekas, mums ir 9 vietas, un šīs 9 vietas ir maksimāli jāizmanto pēc visām iespējām, kā to varētu izdarīt. Un, ja tikai tā teikt, viņi aizbrauc un apsēžās un nobalso un paceļ roku, ar to tas nebeidzās. Tās ir sarunas, tās ir pārliecināšanas sarunas par to, ka šis jautājums ir svarīgs Latvijai. Un tad, līderība noteikti ir būtisks šajā aspekts. sakarā bija pārsteigts, izrādās, ka uzzinot, ka Eiropas parlamenta deputāti, viņiem, ja tu esi gan ietekmīgs, tad ir iespēja kļūt par ziņotāju kādai tēmai un attiecīgi gatavot to likuma projektu vai lēmumu projektu. Un izrādās, ka tieši tas, kas ir tas ziņotājs, varbūt tur ir vēl kāds, viņi reāli ietekmē vismaz 50% no tā satura, un pārējie pēc tam tikai piekuriģē, pārējie 720 gandrīz deputāti. Respektīvi, ja Latvijas deputāts ir tik zinošs un varošs, un viņš kļūst par ziņotāju kādai tēmai, tad viņa ietekme ir milzīga. Un es skatījos statistiku, ka pārsvarā Latvijas deputāti ir bijuši 1 vai 2 jautājumu ziņotāji, kas ir jau labs rādītājs. Un es domāju, ka šis ir tā kā vēlētājiem jāņem vērā, vai mans noskatītais deputāts var būt par ziņotāju kāda likuma projekta, un respektīvi būt tas, kurš iet saskaņo puses un tiekās un var būt pārliecinošs par to. Un attiecīgi tas nozīmē, ka tur ne tikai valodas zināšanas, bet arī kaut kāda tā emocionālā inteliģence vai vēl kaut kas. Arī saprašana par to, ko deputātam, kandidātam pašam, es domāju, ir lieliski, ir ideja, kādā nozarē viņš grib strādāt. Nav, protams, apsolīts, ka, ja kāds saka, ka viņš grib strādāt ar zemkopības jautājumiem un būt zemkopības komitejā, nav teikts, ka obligāti jau tā iekšējā mašinērija, kā deputāti nonāk vienā vai citā komitejā, tas nav tā, ka nevienmēr notiek tā, kā deputāts gribētu. Reiz tur ir partijas, politiskās grupas, kurām ir noteiktas kvotas, un tad viņi skatās, kur iedalīt. Bet īpaši Latvijas kā mazas valsts gadījumā tā labā ziņa ir tāda, ka deputātu svaru vai to, cik ziņojumus viņš izstrādās vai ar kādiem likumprojektiem viņš varēs strādāt, to nenosaka viņa nacionālā piederība, ar kādu pasi no kādas valsts viņš ir ievēlēts, bet pamatā tās ir tās politiskās grupas, līdzīgi kā Saeimā ir partiju frakcijas,
cik lielai ietekmīgai grupai viņš pieder, viņš vai viņa, un cik tas cilvēks ir ietekmīgs tās grupas iekšienē, un cik viņš spēj to savu profilu augstu noturēt starp kolēģiem no citām valstīm. Un tas, ka no Latvijas ir 9 deputāti, kas ņemot vērā to, ka kopā būs 720 jaunajā sasaukumā, tas ir vispār. Tas ir princips ir tāds, jo mazāka valsts, jo tā pārstāvniecība ir proporcionāli augstāka. Respektīvi, jo, ja būtu tā pilnīgi proporcionāli, un ja pieņem, ka Vācijā ir 98, 99 nemaldos deputāti, tad, piemēram, Maltai nebūtu vispār neviena. Jo Malta ir tik daudz reižu mazāk par Vāciju, ka tur nesanāk neviens deputāts. Latvijai būtu 1 vai 2. Bet tā nav no Maltas, kas ir mazākā valsts ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju pašlaik. Bet parunājam par to, kas veido Eiropas Savienības budžetu, kur aiziet galvenās naudas plūsmas, lai iedzīvotāji labāk saprot, teiksim, ja viņiem sola kaut ko. Šis nav patiesībā par to, par ko lemj Eiropa. Tas ir nacionālā līmeņa jautājums. Tad es zinu, ka apmēram 35–40% ir lauksaimniecības atbalsta mehānismi, pārsvarā platību maksājuma subsīdijas, tā skaitā par to bioloģisko lauksaimniecību. Tad liela daļa ir visādi transporta infrastruktūra, un tur ļoti daudzās vietās viņi ir pārnacionālā līmenī, TNT. Kas ir vēl tādas lielas jomas, kam Eiropas Savienība pārdala savu budžetu un kam dod naudu? Es varu nosaukt tādas divas, kas vairāk ar manu darbību sasaistās, un es tā teikt, varētu droši teikt, ka tur tam visam piesaisti ir. Pirmais noteikti zaļais kurs. Zaļais kurs noteikti, jeb Green Deal, kā varbūt vēl kādi cilvēki zina šo. Pilsētas zaļināšanas infrastruktūra dažādi. Mēs redzam, ka pilsētā ienāk pļavas. Mēs zinām, ka problēmas ir bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropā kopumā. Un Eiropas kabinetos tiek daudz domāts par dažādiem zaļās infrastruktūras projektiem. Viņi tiek atbalstīti un dažādā veidā subsidēti. Zaļā infrastruktūra priekš nezinātājiem. Tas tā kā pļaviņa vai kaut kas vairāk? Ne tikai pļaviņa, teiksim tā, noteikti arī tā pati pļaviņa, kas ar dažādām sēklām tur tiek sastādīta un tā teikt veicināta šī bioloģiskā daudzveidība, bet tur pretī varētu minēt, piemēram, Tērbatas ielā šobrīd Rīgas doma spriež par to, kā varētu tā teikt ienest tādas jaunas vēsmas kā zaļās sienas un zaļos jumtus. Tur būs arī Eiropas Savienības finansējums. Tāpat tās dažādi vēl citi lielie projekti. Rail Baltica noteikti arī minams projekts, kas arī tiešā veidā vairāk ar transportu un mobilitātes jomu sasaistās. Un zinātne un pētniecība, inovācijas, tā varētu teikt, tāds ļoti labs atbalsta rīks zinātniem Apvārsnes. To noteikti Horizons, noteikti varbūt vēl kaut kas. Divi lielākie naudas podziņi ir lauksaimniecība minētā, un otrs ir reģionālā attīstība, tas, ko mēs saucam par struktūra fondiem. Un tas zaļais kurs, ko, es domāju, bieži vien cilvēki varbūt nesaprot, jo tas ir kā būtu loģiski iedomāties, ka Eiropas Savienība īsteno zaļo kursu, ka ir kaut kāds likums, grāmata, ko sauc zaļais kurs, un tur ir rakstīts, mums ir jāizdara tas un tas. Bet tā īsti nav tas zaļais kurs, tas ir tāds, reizēm runā dažādos kontekstos par sarkano pavadienu, kas kaut kā visādām lietām vies cauri. Tas ir drīzāk tāds zaļš pavadiens, kas iet cauri, ir ievīts visās politikās. Tajā pašā lauksaimniecībā tur arī ir zaļais kurs iekšā ar to, ka tur ir noteikti procenti, tur jāatstāj savā vaļā no lauksaimniecības zemēm. Vai
zaļā infrastruktūra, domājot par reģionālo attīstību un tam līdzīgi. Man tāds priekšstats, ka zaļais kurs vispār radās tāda doma, ka mums tagad ir Covid, mums ekonomika grīstē, mums vajag kaut kā stimulēt, bet mums ir ļoti laba ideja. Mēs gribam samazināt CO2 izmešus, mēs gribam lielāku bioloģisko daudzveidību, mēs gribam mazāk to energoatkarību no Krievijas. Un tāpēc siltinām mājas, tur samazinām CO2 izmešus. Un kur mums ir vesela čupa ar rīkiem. Un kur mums ir mērķis, ka mēs gribam sasniegt. Lūdzu, nacionālās valsts jūs varat izvēlēties, tur konkurēt savā starpā pa dažiem. Te jums ir konkrēta summa. Vienkārši dariet, kas jums šķiet pareizi, bet sasniedzam to mērķi kopā. Tāds man priekšstats. Liekas, ka zaļais kurs ir vecāks. Vecāks noteikti. Bet varbūt tas jauc ar to, kas saucās New Green Deal vai... Nē, tas būs tas pats, bet vienkārši tieši tajā Covid periodā zaļais kurs varbūt tās tā ļoti redzama uzņēmuma apgrieziens, jo tas bija tas brīdis, kad valdības mēģināja un Eiropadomjas varētu tā teikt, un arī tur nācija šis priekšlikums saldīt ekonomiku, un tas jau nekāds noslēpums nav. Būvniecība ir veids, kā pārsvarā zaļām un digitālām lietām, tad arī tas finansējums tur tā kārtīgi. Bet tagad parunājam par šo, kas jau tā konkrētāk skar Rīgu. Pirms kāda laika Rīga pieņēma noteikums par apkurses sistēmu uzstādīšanu, kur teica pēc dažiem gadiem mēs aizlieksim uzstādīt jaunas gāzes katlus vietās, kur ir pieejama centrāla apkura. Jo viņi pēc tam ies vēl 10, 15 vai 20 gadus, un mums ir mērķis samazināt CO2 izmešus tajā laikā jau tik daudz, ka tad mums tie gāzes katli reāli, kā lai saka, sabojās statistiku. Un Eiropas Savienības līmenī par šo ir diezgan liels strīdi, jo ir arī tādi cilvēki, kas saka, mēs ejam pārāk strauji un mēs varētu darīt kaut kādas citas lietas. Un šī ir tā lieta, kur vēlētāji reāli var skatīties, kāda ir solījuma deputātiem un cik ātri mēs gribam braukt šajā lietā. Un šis ir tas, kur ar viņu, kā lai saka, balsojumam ir reāli liela ietekme, jo mēs jau nezinām, cik, kā lai saka, ātri Eiropa virzīsies uz to. Jo viņi var teikt, nē, mēs tagad vairāk koncentrēsimies, piemēram, uz aizsardzības lietām, vai uz kaut kādu vienlīdzības vairošanas, vai vēl kaut ko citu darīt. Vai jums ir kaut kāds tāds, varbūt kaut kāda konkrēta lieta, kas nāk prātā, par ko, teiksim, varētu būt liels diskusijas nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā par tieši saistībā ar zaļo kursu? Es domāju, ka tas, primāri tas būs zaļais kurs. Es domāju, ka tā pavisam rokas bremzi, stopkrānu tur noraut īsti nav iespējams, un es šaubos, vai ir daudz tādu pamatstraumes, tā teikt, politiķu partiju, kas to gribētu tā pavisam no tā teikties. Bet jā, kā tu minēji par ātrumu un to, cik lielā mērā tā ir vai nav prioritāte, par to droši vien būs diskusijas. Bet, ir virkne lēmumu, kas ir pieņemtu vai kas ir daļēji pieņemtu. Jo tas mehānisms ir tāds, ka parlamenta pilnvarām beidzoties, parlaments nobalso par savu nostāju kaut kādiem. Tur nav galvā neviens. Piemēram, bija par tas nebūs gluži par zaļo kursu, bet par autovadītāju apliecībām, respektīvi, vai no noteikta vecuma būtu vajadzīgas kaut kāda papildus pārbaudes cilvēkiem. Parlaments nobalsoja tā kā, ka nē, ja es pareizi atceros, bet tas nav galīgais balsojums. Tā, ka tam jaunajam parlamentam būs jāpieķeras klāt pēc tam vēlreiz šim jautājumam. Jā. Un tad tas, protams, ka būs ļoti atkarīgs no tā, kas ir tie cilvēki, kas būs tas jaunais deputātu sastāvs. Labi, tad tagad pensionāri viss sausījās. Mums te varbūt atņems autovadītāja apliecības. Bet atgriežoties pie zaļā kursa, man ir tāda sajūta, ka drīzāk varētu samazināties ātrums, teiksim, no 90 uz 80 km/h, jo ir ļoti daudz visādas citas lietas, kas ir satraucošas, ir sociālajos
portālos cilvēki tur veidojās burbuļos. Katrā ziņā ir runa par to regulēšanu papildus, vai tu vari tur atklāti melot, un ir visas tās deepfake dziļviltojumu tehnoloģijas, vai kā ar viņām cīnīties. Un tādā Latvijas līmenī īsti vispār neko tur nevar izdarīt. Jo Latvija aiziet pie Facebook vai Google. Kā lai saka, mums vienalga, ko tu domā. Ja? Un, Eiropas Savienība ir tik liels tirgus, kur, tur, kā lai saka, mēs gribam dzirdēt jūsu viedokli, jo jūs reāli varat mums uzlikt vairāk miljardu sodu, kas jau, cik saprotu, ir noticis jau diezgan daudz reizes. Un, līdz ar to es gribēju teikt, ka tas zaļais kurs bija ļoti aktuāls vienu brīdi, bet tagad man ir tāda sajūta, ka ir tik daudz cits liels problēmas, ka viņš nedaudz atkāpjas. Un, piemēram, jautājums par to, vai Eiropai vajag pašai kaut ko darīt aizsardzības jomā. Un ir, manuprāt, vairākas arī Latvijā partijas, kas par to ļoti grasās iestāties. Es domāju, ka tas ir arī stāsts par balansu, jo Eiropas Savienības pieejamais naudas līdzekļu apjoms jau nemainīsies. Tāpat vidēji to 1% no koprodukta valsts maksās. Un, vai mēs gribam tagad ātrāk braukt zaļā kursa virzienā, vai mums tagad jādomā par aizsardzību. Tā ir tāda reāla izvēle, pareizi saprotu. Es varētu pakomentēt. Partiju šobrīd piedāvājums, tas, ko mēs esam analizējuši, parāda vienu tādu ļoti interesantu spoguļu reakciju, ja tā varētu teikt. Sabiedrības tā teikt, dažādos datos šobrīd parādās, kādas ir tās prioritātes, ko sabiedrība vēlās sagaidīt no Eiropas parlamenta, un skaidri iezīmējās tendence drošība. Un partiju piedāvājumā, analizējot šos piedāvājumus, un ko viņas ir sarakstījuši savos solījumos, populārākais vārds ir vārds drošība. Un tas noteikti atspoguļosies tajā, kāda būs nākamie 9 deputāti un to, ko viņi darīs. Es domāju, ka noteikti tas, kas notiek pie Eiropas Savienības robežām, ļoti ietekmē to. Es domāju, ka noteikti arī nākamajā 5 gadus periodā būs liels jautājums, un noteikti tā būs prioritāte parlamentam, tā būs paplašināšanās iespējams. Kādas būs valstu savstarpējās nostājas, to mēs tikai vēl redzēsim, bet es domāju, ka zaļais kurs varbūt viņš nepazudīs no dienas kārtības, jo tas, kā jau teicu, uzņēma ļoti lielu tempu, bet jautājums tāds, tas maciņš nepaliek lielāks, un kaut kādā veidā kaut kādas prioritātes tomēr būs jāizvirza, jo arī piedāvājumā partija varētu teikt, ir ļoti plašs diapazons. Ir tādi, kas ir radikāli pret, par vispār, ka būtu jāapstādina. Ir tādi, kas saka, ka ir nepieciešams vēl straujāka rīcība. Arī par pašu maciņu varētu būt runa arī jaunā sasaukuma laikā galu galā, jo Eiropas Savienības budžets izklausās mums šausmīgi liels, bet tādā procentuāli no Eiropas ekonomikas rēķinot, tas cipars, es tagad no galvas nepateikšu, bet ir stipri niecīgs un daudz eiro. Ap 1%. Jā, no IKP un salīdzinājumam. Latvijas budžets Eiropas valstu budžets ir apmēram 35%. Respektīvi trešdaļa no visas saražotā pārlieta. Respektīvi Eiropas budžets par nacionālo valstu budžetiem ir viens par 30. 30 reizes mazāks. Parlaments jau iepriekš ir gan šajā sasaukumā, gan ja nemaldos, arī vēl pirms šī sasaukuma ir rosinājis un runājis par vajadzību palielināt budžetu, jo tās kopīgās vajadzības ir, kā mēs runājam, aizvien vairāk un augošākas, un tad arī tiem līdzekļiem iespējams vajadzētu būt atbilstošākiem. Tur vienas vai tās idejas, par kurām tiek spriests, un droši vien vēl runās arī jaunais sasaukums, piemēram, kaut kādi tiešie nodokļi, kas nonāktu Eiropas Savienības budžetā. Tas ir bijusi runa par finanšu iestādēm, kuras kaut kāds zināms procents, ko bankas maksātu no kaut kādiem saviem noteiktu veidu ienākumiem iespējams.
Vai par vēl otrs priekšlikums bija par plastmasas, ja nemaldos, nepārstrādātos plastmasas daudzumu vai tam līdzīgi. Nu, lai vienlaikus mudinātu arī mazināt plastmasas atkritumu daudzumu valstīs. Bet, tā ideja ir, kā tieši tas izskatītos. Tas pat varbūt ir mazāk būtiski kā tā pati ideja, ka ieviest kaut kādus nodokļus, ko mēs maksātu, nevis ko vids iekasē valsts ieņēmuma dienestu, kas nonāk Latvijas budžetā, bet kaut kas, kas nonāk pat no Eiropas Savienības budžetā. Un tā, protams, liela izšķiršanās, vai tas būtu darāms, vai tas nebūtu darāms. Bet vai tā nav tāda, es pieļauju, ka ja mēs šādu to noformulējam vēlētājiem, es saku, man jau tā ir grūti, es negribu lielākas nodokļus, bet ja to noformulē tādā veidā, tagad ir 28 valsts taisa katrs savu taromātu sistēmu, kā būtu, ka mēs pa plastmasu maksājam visu Eiropā, viņi taisa vienot, tur uzreiz uz tā apjoma sanāk 2 lētāk, bet mums vienkārši ir daļa no tā nodokļa iekasē nevis Latviju, bet aiziet pa taisno Eiropai. Ja to tā noformulē, tad tas uzreiz pēc tam savādāk. Mēs kopumā varētu būt ieguvēji. Tas ir tāds arī komunikācijas jautājums. Bet tā ir tāda reāla lieta, kas varētu notikt nākamajos 5 gados. Tā likumdošana, protams, ka tā Eiropas parlaments ir viens no 2 likumdevējiem, un šādos jautājumos, protams, ka Eiropas parlaments pats lēmumus pieņemt nevarētu, ka tā tagad mēs pasūtām, ka no aiznākamā gada tiek iemaksāta procentus tādus un tādus no noteiktiem nodokļiem Eiropas Savienības budžetā. Tur, protams, valstīm būtu par to jāvienojas. Tur jābūt visām valstīm. Un tur ir atkarībā no jautājumiem, vai visiem jāpiekrīt, vai vairāk mums jāpiekrīt. Un, tas arī ir iemesls, kāpēc līdz šim tas īpaši priekš nav gājis. Tā ir secināt. Bet kāda ir vēl tāda liela jautājuma, jūsuprāt, kas varētu stāvēt priekšā šim sasaukumam? Piemēram, par pesticīdu aizliegšanu, par ko jau ir milzīgi cīņas, un zemnieki jau ļoti daudz protests, ceļu bloķēšanas veikuši, bet tā cīņa vēl nav galā. Es domāju, ka tas drīzāk tā pretstāv varētu turpināties. Zaļais kurs, par kuru mēs daudz runājuši, un lauksaimnieku intereses. Un tur, kurā brīdī politika, kā viņi izbalansēs starp vienu un otru. Alianses pārstāvs teikt, ka tas nav tikai par lauksaimnieku interesēm, jo beigās ir kaut kādi kaitīgi pesticīdi, kas pēc tam paliek pārtikā vai aizplūst pulpēm līdz jūrai, tad tas visus ietekmē, ieskaitot arī pilsētniekus. Bet es pat teiktu, ne tik daudz varbūt lauksaimniecību kā ekonomiku. Jo jautājums jau ir tāds, vai cik tāda izšķiršanās patiesībā, cik mēs esam gatavi maksāt par zaļo kursu. Vai mēs esam gatavi maksāt daudz par zaļo kursu? Un tas ir tas jautājums, kas varbūt skata ikvienu no mums. Jo, protams, ja mēs gribam zaļākus produktus bez pesticīdiem, mums nāksies maksāt vairāk. To ir pateikuši zemnieki. Viņi nevar atļauties pārdot par lētāku cenu tādus pašus bioloģiski audzētus dārzeņus kā ar pesticīdiem. Tas maciņš tad tomēr izjūt. Tā ir izšķiršanās Eiropas pilsoņiem par to, vai mēs gribam šādi dzīvot, vai mēs gribam dzīvot. Bet tas ir noteikti tāds vēl viena izšķiršanās, jo viena ir, zemnieks saka, mums tas maksā par 10% dārgāk, lūdzu kompensēt lielāku platību maksājumu, piemēram. Un tad viss Eiropas Savienības līmenī tiek pateikts, daļa budžeta aiziet turpat. Patiesībā otrs ceļš būtu, maksā dārgāk, un mums nav nekas iebilstams, kā paceļās attiecīgi šiem produktiem cena. Un tad iedzīvotāji tiešā veidā maksā dārgāk, un attiecīgi Eiropas Savienības budžets var tikt izmantots citām lietām, vai tas ir transports vai vēl kaut kas cits. Respektīvi, iedzīvotāji par to maksātu tiešā veidā, nevis pastarpināt. Gan pieļauju, ka viņi uz to reaģētu daudz asāk, tāpēc, ka tas nav jūtami tik ļoti. Jo tam 27 valstīm ir tāda, manuprāt, ļoti interesanta iezīme. Viņš tomēr nav visas vienādas ekonomikas.
tas, kad, piemēram, varbūt mēs paceltu cenas Francijā, Spānijā, to varbūt tās tik ļoti iedzīvotāji un arī varētu tur strīdēties. Arī strīdētos visticamāk, bet tās ekonomikas, kas ir ienākušas šajā 20 gadu, tā teikt, mēs šogad svinam 20 gadus, pirmā lielākā paplašanāšanās, kas ir bijusi līdz šim, kas ir ienākuši iekšā, un viņas ir salīdzinoši jaunas un diezgan, tā teikt, vēl tikai aug savā ekonomikas briedumā. Kā viņi izjūt to cenu pieaugumu? Tas ir jautājums tajā lokālajā jau atkal līmenī, kā tas tiek pasniegts. Vai mēs esam gatavi maksāt dārgāk par pārtikas produktiem, vai mēs esam dārgāk gatavi maksāt par kaut kādiem būvniecības projektiem, kas ir zaļāki un efektīvāki varbūt tās. Tas ir tāds lokālais un Eiropas parlamenta jautājums. Jā, individuālā līmenī ir ļoti daudz, kas ir gatavi maksāt dārgāk. Bet... Vai tas ir vairākums jautājums? Tas ir vairākums. Jā. Tas ir atkal vēlētājiem izšķiršanās. Ko jūs ievēlēsiet, tur arī jūsu deputāts attiecīgi vilks deķīt. Un tā ir ļoti daudzos jautājumos. Visos faktiski, jā, visos politiski. 80% faktiski. Tur, respektīvi, man liekas, svarīgi ir saprast, ka Eiropas parlaments varbūt pārdala maz naudas, bet 80% nacionālā līmeņa jautājumu kaut kā lielākā vai mazākā mērā tiek ietekmēti, ka viņi iedod kaut kādu lielāku rāmi. Un līdz ar to tas ietekmē daudz vairāk nekā tikai naudas dalīšana. Jā. Un tad, kad jūs paši ejat uz izvēlaties, par kuru sarakstu balsot, kas ir tās lietas, kurām jūs skatāties ārpus, varbūt es negribu, lai jūs reklamētu partijas, bet es gribu, lai jūs tā kā saka, kā jūs novērtējat kaut kādu to profesionālismu vai to spēju ietekmēt kā jūs izdomājat, ka šis saraksts vai šīs deputāta kandidāts būs, kā saka, būs vislielākā atdeva par manu balsi? Visvairāk ietekmēs Eiropu, manu un Latviju ar savu darbību. Es teiktu tā, ka tāda vispārīgi, ja runāt, tad noteikti tāda vieglā izšķiršanās noteikti ir par to, ka tiem kandidātiem, kas jau ir tikuši iepriekšējā sasaukumā, ir ļoti viegli vērtēt par viņiem tieši. Ja runāt, tad kādi ir izdarītie darbi. Un tur mēs varam tā viegli izdarīt secinājumus. Ir darīts, nav darīts, kas darīts un kādā formātā darīts. Bet nezinu, ka ir kaut kāda tāda formāta, kur to var pārliecināt. Tas arī tiesa. Noteikti es aicinu vēl joprojām līdz pat pašām vēlēšanām 8. jūnijā, kas ir iet un jautāt. Ir šīs diskusijas un dažādi formāti. Noteikti televīzija arī drīzumā jau nāks gaismā ar to, ka būs lielās debatas un klausīties, ko sola. Un jautāt tiem, kas jau ir bijuši, arī kas ir paveikts noteikti. Par tiem, kas nav bijuši un kuriem nav bijusi iespēja parādīt to, kāda viņi ir darbībā. Diemžēl, jāsaka tā, jādod uzticības kredīts. Mums vai diemžēl arī tieši pretēji, jāsaka tā, ir jāmēģina riskēt un dot to uzticības kredītu. Bet, klausīties noteikti mans ieteikums un kā es to noteikti izvēlos ir skatīties, kas ir līdz šim varbūt tās lokālā līmenī darīts, un vai nav tādas epizodes, ka parādās tikko pie apvāršņa, tā teikt, pirms gaidāmajām vēlēšanām, bet noteikti ir kaut kāda bagāža tomēr savākt un ar darbiem parādīts, ka jā, kandidāts ir uzticams. Noteikti jā, iepriekš minētais līderība un, tā teikt, zināšanas. Tas būs mans kvalitātes mēronis, ja tā varētu nosaukt. Bet tomēr vēl pastāst par to, ko ir darījis. Es zinu, ka ir kaut kāda tāda rīka, liekas, Politico Eiropa ir uztaisījusi, kur var paskatīties par ikvienu deputātu kandidātu. Tur ir pat tāds reitings, kurš ir ietekmīgs, un cik viņš tur ir bijis ziņotājs, vai vēl ir tur visādi citādāk rādītāji. Vai tu vari pateikt, varbūt kāds pastāstīt? Cik reizes ir bijis ziņotājs, to var arī parlamenta mājaslapā. Parlamenta mājaslapā katram deputātam ir tā kā profila lapa, un tur var apskatīties, cik reizes viņš ir debatēs runājis, ja nemaldos, gan cik reizes viņš bijis
ziņotājs, un tur ir vēl visādas smalkas kategorijas, kā ēnu ziņotājs, atzinumu gatavotājs, bet par to, ko tie termini nozīmē un kādi tie cipari ir, vēl vienkāršāk nekā Eiropas parlamenta, visa lielā Eiropas parlamenta mājaslapā. To meklēt ir atrast apkopojumu mūsu europarl.lv mājaslapā, kas ir Eiropas parlamenta biroja mājaslapa. Mēs katru gadu jūlijā, kad noslēdzas deputātus ievēlēsim mēs tagad 8. jūnijā, tad viņi jūlijā sanāks uz pirmo plenārsēdi, un tad nākamā gada jūlijā viņiem pirmais gads būs noslēdzies. Un mēs tad pēc katra gada jūlijā deputātiem ievēlētajiem esam jautājuši, nosauciet pavisam īsi 3 jūsu svarīgākos darbus pagājušajā gadā un ko tas ir devis Latvijai. Un tad viņi mums atsūta to savu, kā viņi paši to redz, kas ir bijis svarīgākais. Un mēs to apkopojam un publicējam. Un tas ir mūsu mājaslapā atrodams. Tagad par pēdējo 5. gadu mēs to izdarījām aprīlī, jo aprīlī bija šī sasaukuma pēdējā plenāra sēde. Un pēdējā apkopojumā mēs arī ielikām ciparus, cik reizes kurš ir bijis ziņotājs, un, kā es minēju, citu dokumentu sagatavotājs. Tas ir viens veids, kā paskatīties uz esošajiem deputātiem. Man mēlnies pajautāt, kā jūs paskatāties, ko paši viņi raksta, cik mēs labi strādājam. Viņi tas izskatījās, viņi ir bijuši diezgan godprātīgi atbildējuši šo jautājumu. Mēs viņiem lūdzam arī, tur ir dažas atrunas. Viņi nevar vienkārši stāstīt, kas ir tie viņu labie darbi, bet tie labie darbi tajās attiecīgajās komitejās, jeb tajās nozaru platformās, komitejās, kur viņi strādā. Un tad to var pārbaudīt. Ja viņš saka, ka viņš ir gatavojis tur ziņojumu tādu un tādu, tad to mēs varam pārbaudīt, vai viņš ir tādu ziņojumu gatavojis. Un to mēs arī izdarām. Pārliecināmies, ka informācija. Rūpīgam vēlētājiem ir vērts ienākt jūsu mājaslapā un pārliecināties. Jā, to var apskatīties. Centīgie deputāti ir pildījuši. Bet tas ir, tad atgriežoties pie jautājuma par to, kā izvēlēties, par to esošo deputātu novērtējumu. Un tas ir viens no papildus tam, ja cilvēks ir sekojis ziņām aptuveni vismaz pēdējos gadus, tad es domāju, ka tur kaut kāds priekšstats, jebkurā gadījumā ir par to, ko politiķi un Eiropas parlamenta deputāti konkrēti ir darījuši. Jā, bet par visām partijām, visiem kandidātiem kopumā domājot, tas, ko es jau minēju, tas galvenā atslēga būtu pārliecība par to, ka tas, ko viņi sola, vai tas, ko viņi ir apņēmušies darīt, ir, ka Eiropas parlaments ir īstā vieta, ka cilvēkiem ir reāls priekšstats par to, ko tur var izdarīt un ko nevar izdarīt. Un tad, tas arī palīdz novērst cilvēkam vilšanos, ja viņš nobalso par kandidātu, kurš ir sasolījis visu, ko. Un tad, protams, ka nekas no tā netiek izdarīts, jo tur maz nav iespējams izdarīt. Jā, tas var iestrādāt. Es noteikti gribētu uzslavēt Eiropas parlamenta birojā komunikāciju arī sociālajos mēdījos, jo dažkārt orientēties, man liekas, mājaslapās un atrast, kur tas viss ir, varbūt tas ir diezgan sarežģīti. Mēs visu arī liekam sociālajos mēdījos. Bet sociālajos mēdījos, ļoti veiksmīgi tās komunikācija un ir diezgan ļoti saprotams un tā ļoti politi neitrāli, kā tas būtu arī jābūt. Tā mēs nevaram teikt, šī ir labākā partija. Jā, taisnība. Jā, tā kā mūsu laiks iet uz beigām, tad es atkal uzslavēšu mūsu vēlētājus jau uz priekšu, jo faktiski uz jums viss turās. Ja jūs nevēlat, tad mums ir dievsvien sazīmes pie varas, un tas nekad nav uz labu. Un mēs ceram, ka jūs ieklausījāties, atradāt kādas vērtīgas informācijas druskas mūsu šodienas sarunā un izdarīsiet labu izvēli Eiropas parlamenta vēlēšanās, un mums šajā ciklā būs vēl viena saruna, kur būs vēl vairāk piezīmēta par lokālajiem jautājumiem. Tā kā sekojiet un uz tikšanos Eiropas parlamenta vēlēšanās. Paldies jums par sarunu!